Sveicināti! Mani sauc Elijas Jaunzems, un vakar es biju nelielā Samsung rīkotā pasākumā, kurā viņi prezentēja jaunos Galaxy S6 un S6 Edge telefonus Latvijas tirgumu. Šajā video es dalīšos ar maniem pirmajiem iespaidiem. Lielākā izmaiņa jaunajā modelī ir redzama jau no ārpuses. Diezgan prasto plasmas, kas bija vecajos modeļos, nomaina daudz elegantāks stikls abās pusēs un alumīnijas, kas tās ieskauj sēnos. Kritiķi šo tāru un pamatotu dizaina jomā salīdzina ar iPhone, bet tik un tā jāatzīst, ka šis ir ne tikai viskaistākais un rokai patīkamākais Samsung tāruns, bet arī viens no vislabākajiem Android dizainiem. Samsung patiesi ir pārspējuši paši sevi. Protams, skaistumam vienmēr ir upuri, un elegantā dizaina rezultātā nācies upurēt divas lietas, kas padarīja veco modeli par praktiskāko no pagājušā gada viedtāruņiem, proti ūdens izturību un izņemumu bateriju. Viņi gan sola, ka otrais nebūs tik liela bēda, jo Galaxy S6 iekļautu bezvadu lādēšanu, kas it kā spēj uzlādēt tāruni 10 minūtēs tā, lai pietiktu enerģijas darbam 4 stundu garumā. Tiesa gan jautājums rodas par to, kas ir darbs un kas ir 4 stundu garums viņu izpratnē, jo šajā industrijā solījumiem par baterijas darbību var uzticēties tikpat daudz kā automašīnu ražotāju publicētajiem degvielas patēriņiem. Galaxy S6 ekrāns ir iegūst to pašu izšķirtspēju, kas bija Note 4, kuru apskates publicēja pirms dažiem mēnešiem. Un es bez šaubām varu teikt, ka šis ir visspilgtākais, košākais un kopumā visiespaidīgākais ekrāns mobilo tāruņu industrijā. Neticami. Un visbeidzot, uzkrītoši manāms, ka tārunis darbojas ļoti ātri. Daļēji tas ir dēļ jaunā Exynos chipseta, bet vislielākais nopelns šajā ātrdarbībā ir pamatīgi pārstrādātā programmatūra. Galaxy S6 darbina jaunā Android versija 5, jeb Lollipop, un līdz ar to Samsung ir atjaunojuši pašu savu programmatūras pakotni TouchWiz, kas jau ilgus gadus bija galvenais iemesls viņa firmas zīmei, lagam un aizturēm gandrīz uz katras darbības. Paši Samsung ziņo, ka viņi ir izņēmuši 40% liekās programmatūras un funkciju. Un tas ir manāms. Galaxy S6 ir pirmais Samsung aparāts, kurš pēc manām domām darbojas tikpat ātri kā Nexus sērijas ierīces, kuras pamatoti uzskata par visātrākajiem Android aparātiem tieši dēļ šīs tīrās un optimizētās programmatūras. Pašu saldāko pataupīju video beigām. Šis ir Galaxy S6 Edge, kurš tehniski ir gandrīz tās pats kā parastais S6, bet tam ir viena būtiska vizuāla atšķirība. Tam ekrāns abās tāruņu malās ir izliekts. Izskatās kā kaut kas no nākotnes. Malas pārsvarā funkcionē kā dizaina elements. Ar S6 tavs swag koeficients pieaugs līdz tādiem līmeņiem, ka kļūsi par rajona švāģerīgāko švāģeri. Tiesa gan, malām ir arī praktiska funkcionalitāte. Piemēram, naktī tas parāda pulksteni, kā arī tas izgaismo galdu zvana laikā. Konkrētiem kontaktiem ir iespējams ielikt atsevišķas krāsas. Bet, pārsvarā S6 Edge drosmīgs solis dizainā, un savu tas panāk. Tas izstāsta unikāli un piesaista skatus. Viesiem Samsung pārstāvs parādīja arī ekskluzīvo S6 Edge modeli smaragdzaļā krāsā, kas, manuprāt, izskatās fenomenāli. Kopumā abi šie tāruņi atstāja ļoti patīkamu iespaidu. Tie izstāsta eleganti, tiem ir lieliski ekrāni, tie ir daudz ātrāk nekā vecais modelis. Un, ja konkurence turpinās nikuļot kā līdz šim, tad šis varētu arī būt šī gada labākais tārunis. Atgādinu, ka šis ir tikai pirmo iespaidu video, un tā kā man izdevās tikt pie testa eksemplāra, pēc 2 nedēļām sekos arī pilnais Galaxy S6 apskats, kurā es būšu daudz detalizētāks un kritiskāks. Paldies par skatīšanos, un ja tev šis video patika, tu zini, kur pogu tev jāspiež.